zvaigznes diena klusumu pauž. Ziemassvētku cikls nu noslēdzies, simbolisks slieksnis, kur gads iesācies. Epifānija, tā rietumos to sauca, kad trīs gudrie pie bērna trauca. Sekoja zvaigzne, kas Bētlemē mirdz, zeltu vīraku mir, restie dāvā no sirds. Kaspars, Meljors un Baltazārs, dāvanas nes, kuros iekšā ir miera gars. Meklē savu zvaigzni un tici tai tā, lai gaisma ved tumsai cauri tā. Austrumu baznīcas citādi stāsta par Jēzus kristībām Jordānā klāsta. Teofānija, Dieva parādīšanās laiks. Tas bija 19. janvāris, kad svētki sākās, bet vēsts ir viena, kas cauri laikiem skan. Gaisma atgriežas gan tev, gan man. Eglītes rotas, nu kastēs tiek liktas, māja tiek tīrīta, prom sārņi un likstas. Uz durvīm ar krītu mēs rakstām šo zīmi, lai svētība ienāk un sargā šo dzīvi. 20 C un B, 26, lai Kristus svētī šo namu, kur neesam sveši. Diena par gaidu soli nu garāka kļūst. Ja zvaigžņu daudz, ogas un sēnes mutē kūst. Ja saule spīd, vasara silta un ražīga būs. Ja augst, tad miķeļos salu mēs gūsim. Vēro dabu, tā zīmes mums dod. Pirms jaunu mērķi sev sirdī atrod. Sekoja zvaigzne, kas Bētlemē mirdz, zeltu vīraku mir, restie dāvā no sirds. Kaspars, Meljors un Baltazārs, dāvanas nes, kuros iekšā ir miera gars. Meklē savu zvaigzni un tici tai tā, lai gaisma ved tumsai cauri tā. Meklē savu zvaigzni un tici tai tā, lai gaisma ved tumsai cauri tā. 2026. gads, lai ir gaišs. Tava zvaigzne, tavs ceļš.